Grāmata Havota Levavot, autors Rabeinu Bahja. Un šoreiz tāda lieta tiek apskatīta. Vai varēja dzīvība rasties nejauši? Tad pats virsraksts jau te saka, kad, kā tas var būt, ka dzīvība radusies nejauši, ja? Un apskatīsim te dažādas argumentus te no iepriekšējām stundām. Galvenais arguments visaugstā esamībā, ja? Pirmie iemesls visaugstā esamībā. Nekas nevar radīt pats sevi. Visam iemesls ārpus sevis. Tātad mēs jau redzam, viss ir dabā, ja? Tur nemaz nav, kā saka, jāiet gudrajās grāmatās iekšā jāpēt, to mēs redzam dabā, ja? Kad visam iemesls ārpus sevis ir. Otrs, pasaule nav mūžīga. Tad visam ir sākums un gals, to arī mēs redzam dabā. Un nekas nav nejauši, nenotiek nekas nejauši. Ateisti domā, ka viss nejauši radies, un viss, kā saka arī, viss notiek nejauši, visam ir gadījuma raksturs jau, un tādā gadījumā iznāk, ka šai pasaulē nav mērķi, ka viss ir bezmērķīgs un bezjēdzīgs arī. Tā domā ateisti, un tādi zinātnieki daudz, ja, kas šo teoriju atbalsta. Bet ir arī daži zinātnieki, kas nepieņem evolūcijas teoriju, arī kas saskata visaugsto. Tātad pirmie iemesli visam. Un arī visaugstais visu uztur un vada. Padomju skolās tika mācīts, ka evolūcija radīja aizvien sarežģītāks un sarežģītāks organisms no vienkāršajiem, ja. Tātad pirmais organisms šūna, ja, un beigās, kamēr nonāca līdz cilvēkam. Un tā māca darvinisms. Un darvinists sāk ar šūnu. Bet kā tad šūna radusies? Tagad jautājums, kā saka, ir tāds. Kā tad šūna radusies? Ir dažādas evolūcijas teorijas, ir ķīmiskā evolūcija, kosmiskā evolūcija, kur ir sākums un beigas, ja. Sāka zinātnieki saka tā, kad sākumā bija lielais sprādziens kosmosā. Bet viņi nezina, no kurienes taču šis sprādziens radās kosmosā, ja. Tas tāds diezgan vieglprātīgs izteiciens, gandrīz vai tā jāsaka. Nekad jau nebūs tā, kad, piemēram, savā dārzā, ja, ielikšu bumbu, jau uzspridzināšanu, tad tur sāks gurķi un tomāti augt griezdamies. Tā nebūs nekad. Tas ir tā diezgan tā vieglprātīgi, kā saka, domāt un to arī uzspiest citiem, ja. Piemēram tā. Mēs gribam atvērt durvis, piesienām ķēdi durvīm, ja, tātad ķēdi durvis gribam atvērt, ja. Bet ja viens posms iztrūkst, tad nevar atvērt, tad ķēdē jābūt visiem posmiem jābūt ir. Un tāpat arī ar lietām, ja, tātad šī pasaulē, ja. Ir jābūt pilnai ķēdē, ja, tātad nevar kāds posms iztrūkt, būt kaut kāda hipotēze kaut kur, ja, kā tad viss ir radies un no kā, un no kā tad tas nekas ir radies, arī te beigās jāsāk jautāt, un tad, šiem zinātniskiem argumentiem nav pilna ķēde, ja, ir iztrūkst posmi, kur ielikts hipotēzes, un vienkārši viņas nav pierādītas. Tāpat mēs nezinām, kas bija sākumā miljārdu gadus atpakaļ, ja, to zinātne nezina. Un nevar nekā nepierādīt, ne arī pašā acīm to redzēt, jābūt pilnai ķēdei, tātad. Zinātne nezina pirmo posmu ķēdei šo sprādzienu tā saucamo. Un no kurienes ir dabas likumi radušies, tāds jautājums arī.
Nu, sprādziena rezultātā nebūs nekāda dabas likuma nekur. Un kāpēc tādi dabas likumi, kādi viņi eksistē mūsu pasaulē, un ne citi dabas likumi? Nu, varēja būt arī citi dabas likumi, piemēram. Un gravitācijas spēks varētu būt, piemēram, savādāks, ja, un augi augt savādāk, ja, bet kāpēc tieši tā, kā tas ir tagad, un ne savādāk, tāds jautājums atkal. No kurienes tad rodas enerģija? Vat tāds jautājums. Enerģija, ja, kas liek elektroniem riņķot ap atomu kodolu, un kas veido šūnas kopā, saved šos atomus, ja, un kas liek augt augiem, un kas liek visam, kas saka, visai radībai eksistēt. Tur taču vajadzīga enerģija ir. Tātad no kurienes tad tā ir? Nu, teiksim, tas sprādziens jau bija, vai tad no tā, viss tā enerģija nāk, arī tāds jautājums te tagad. Tātad atkal nav šis ķēdes pirmais posms iztrūkst. Un kā varēja gadīties šie pirmie organismi arī pasaulē, ja, tad evolūcija te ir, kas saka, nekorekti sastādīt tādi vienādojumi, varētu gandrīz vai teikt, ja, kurā iztrūkst posmi, un kur nekādīgi tas nav pierādīts, ja, kā šī dzīvība radusies. Vienkārši, pieņem kaut kādu teoriju, ja, un tad meklē iemeslus, kā pierādīt. Tas nav īpaši nopietni. Ja būvē kādu evolūcijas teoriju, ja, un tā jāpadzen zem dzīves apakšā, kā tas viss, kā saka, it kā notiek, ja, un it kā ir dažādas, kā saka, hipotēzes pieņemtas ir, bet ir tikai hipotēzes, un evolūcija nav pierādīta. Pirmajā molekulā olbaltums iekšā ir, ja, un DNK un RNK, tad šis baltums, šis virzošais spēks. DNK šī otrā lieta informācija, iekšā RNK ņem informāciju no DNK un nes uz šo baltumu, ja? Un tad tas rada tālāk. Bet kāpēc tad tas viss tā notiek? Labi, ir izpētīts, kā tas notiek, bet kāpēc? Bet neviens arī nezina pirmo molekulu, kā tā radusies. Un tas ir atkal zem hipotēzēm daudzajām. Un nezinu, kā radās pirmā RNK. Šis baltums sastāv no 20 aminoskābēm. Noteiktā kārtībā. Kā tad varēja arī šī kārtība rasties? Arī jautājums. Un kā tad šī dzīvība tā radās nejauši? Tātad, ja tā salīdzinām, ja, varbūtība, ka nejauši radās dzīvība ir 0,0000 miljoni, kā saka, 1, ja, 0,0. Bet kā visaugstais radīs viss, ja, tas ir 99,9999%, ja, tā tad, tā, kā saka, šis salīdzinājums ir. Tātad ķīmiskā tāda, kā saka, ķēdīte, ja, RNK, DNK un šis baltums kopā veidā membrānu apklāja šūnu. Kā tas viss varēja sajiet kopā un kāpēc atkal jautājums, uz ko neviens nevar atbildēt. Bioloģiskā lieta, pirmā šūna. No tās iznāca daudzas šūnas. Kā varēja viss pāriet uz šūnu grupām? Tātad šūna veido šūnu grupas tālāk. To arī nav atbildes, nekādas nav. Kā daudzas šūnas rada pirmo orgānu? Kāpēc? Kā radās šie sarežģītie orgāni? Piemēram, ja mēs apskatām cilvēku ķermeni, ja? Tam vispār nav nekāda pamatojuma zinātnē nekur. Visur tikai hipotēzes ir. Tā tad arī dzīvo daba, kā apskatām, kā radās putni. No dinozauriem, piemēram, ja? Kā tad tas notika? Pieauga spārni, un tas arī nav pierādīts, ja? Acis, piemēram, arī tāds, kā saka, kā radās acis, ja? Dzīvnieks, kā saka,
vai noēda baktēriju, un, kā saka, un tā baktērija tur taisīja kaut kādas reakcijas iekšā un acis radās, ja, nu arī diezgan, kā saka, nu, viegliprātīgs arguments. Un arī neviens nevar, kā saka, nu, pateikt, kā radās smadzenes un nervi. Nu, arī tas nav, kā saka, izpētīts nekur. Ir zināms fakts, ka ir tādas smadzenes un ka ir nervi, ja kā tas viss darbojas, ar zināms, bet no kā tas radās un kāpēc, arī nav zināms. Tātad evolūcija te autors secina. Evolūcija ir tādi meli, var teikt. Un tāpēc, jo te arī, kā saka, šīs teorijas rezultātā pasaulē tiek ieviest tā dabīga izlase, kur vienmēr uzvar stiprākais, ja? Tas evolūcijas mehānisms tāds, kā tiek zinātnes pasaulē uzskatīts. Bet Tora mums māca pavisam savādāk, ja? Tad nav tā. Mēs redzam faktus tikai, kā izmainās organismi. Evolūciju nevar novērot un nevar eksperimentēt. Tad nu, mēs nevaram, ja, eksperimentēt 100 miljārdu gadus, tas nav iespējams. Nekādīgi nevar to izdarīt un pārbaudīt arī nevar. Un tā, ka te stāsta, ka jā, pa mājdzīvniekiem, piemēram, suns radies no vilka, bet tam arī nav saistība nekāda. Un tā ir tā saucamā adaptācijas teorija. Bet tā nav evolūcija, ja? Tātad kaut ko jau mēs varam pieradināt, ja mājās, teiksim, ir zināms, ka dažādi meža dzīvnieki pieradināti mājās ir, ja? Bet tā nav adaptācija, tā nav evolūcija. Cilvēks, piemēram, tagad apskatām cilvēku. Cilvēks domājošs. Kā evolūcija var likt domāt? Tad, nu, kā tas iespējams ir? Kas ir saprāts un kā tas radās? Kā evolucionēja? Par to vispār nav nekāda, kā saka, nekādu teoriju zinātniekiem nav. Par to nav zināšana ateistiem. Evolūcija nav neviena posma, kas ir pierādīts. Ja ateisti pieņem tikai to, ka viss radies nejauši. Bet pasauli pēc Toras, kā saka, instrukcijas, ja, kā mēs to redzam, pasauli radīt ar 10 izteicieniem, 10 sfiroti tā saucamiem. Un kāpēc? Tas dots tāpēc, lai dotu balvu taisnējiem un sodītu ļaundars, ja? Netaisnos. Tā saka tādā grāmatā Perkejā Vot, tas ir teikts. Visaugstais gribēja, lai mēs iepazīstam pasauli. Un tāpēc dot šie 10 izteicieni, šīs 10 sfiroti. Nu, varēja ar, kā saka, vienu reizi visu radīt, ja, bet, nu, visaugstais tomēr nāca pretī cilvēcei, ja, lai varētu cilvēks izpētīt pa daļām visu, un tad saskatīt kopēji, kā saka, visaugstā darbība, ja, un kā saka, ka visam ir viens avots, visaugstais. Un tad var arī atšifrēt šo pasauli caur šiem 10 sfiroti. Taisnais vienmēr visu redz visaugsto, redz radītāju, kas ir pirmie iemesls visiem. Bet netaisnējā redz ķēdīti līdz pirmiem iemeslām. Nu tas jā, zinātne redz jau ķēdīt līdz pirmiem iemeslām, ja kā viss darbojas un kas no kā, ja. Bet saka, ka ir tas pirmie iemesls, ka visam tam ir gadījuma raksturs. Tātad tas ir tāds, kā saka, visaugstā zaimošana, gandrīz var teikt. Tora ir dota, lai mēs viņu pētīt no beigām uz sākumu, ja, tātad mēs redzam, ka kaut kas ir kaut kāda radība ir pasaulē, ja, un tad mēs varam sākt pētīt, ja, šo radību, ja, kā viņi sastāv un nākt pamazām pie paša pirmiem esel, ja, pie mazākām daļām, ja, kamēr nonākam
šai ķēdītē līdz pēdējām punktām šai materiālā pasaulē, kur sākās jau pārējie šīm garīgām pasaulēm, no kurienes nāk šis objekts, kur mēs varam, tikai Torā varam redzēt, no kurienes tas viss, piemēram, no kurienes, piemēram, augs kaut kāds radies, kādas ir garīgās saknes augam, garīgajās pasaulēs. Piemēram, Mošē Rabeinu, viņš zināja katram objektam, katram augam, katram minerālam, katram dzīvniekam, katram cilvēkam šīs saknes garīgajās pasaulēs. No kurienes tas nāk un kāpēc tā un ne citādi. Tātad ļoti, kā saka, liela informācija Torā dot ir par visiem objektiem, kas ir mūsu pasaulē. Un Toras cilvēks vienmēr redzējis, kā visaugstais ir būvējis šo pasauli. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Paldies!